Labdien! Man prieks jūs visus redzēt šeit. Man ir prieks, ka es redzu ne tikai sev jau pazīstamos cilvēkus, bet redzu arī jaunas sejas. Man liekas, ka te jau mēs runājam, pieminēja to sarunu, un man šķiet, ka ir svarīgi apzināties, ka mēs kultūrā parasti vienmēr pirmais, kad mēs runājam par kultūras kaut kādiem pasākumiem, vienmēr ir mums nav naudas. Un man liekas, ir svarīgi mums apzināties, ka patiesībā tā nemaz nav, ka mēs esam bagāti. Mums no vienas puses ir šīs idejas, mums ir brīnišķīgi mākslinieki, un mums ir arī brīnišķīga programma Skolas Soma, kas piedāvā šīs brīnišķīgās idejas māksliniekiem īstenot. Mēs Ģertrūdes ielas teātrī cenšamies veidot tādus darbus, mēs pārsvarā strādājam ar jauniešiem. Mēs veidojam tādas izrādes, kas ir interesants arī viņiem, bet tādā nozīmē nevis mēģinot viegli pārskriet pāri kādām nopietnām tēmām vai mēģinot izpatikt, bet mēģinot ar viņiem sarunāties kā līdzīgs ar līdzīgu, uzrunāt, ļaut viņiem iespēju domāt līdzi. Un mans aicinājums droši vien būtu mums šodien visiem, lai mums izdodas arī parunāt par to, kas ir tas saturs, kādu mēs veidojam, kādu mēs gribam veidot mūsu bērniem, jauniešiem, lai tas ir gan tāds, ko mēs paši gribētu baudīt, gan arī tādu, ko mēs esam, mēs būtu gatavi maksāt arī paši par to. Un, lai mums kopā izdodas. Paldies! Jā, labdien visi tie, kas skatās mūs no dažādām Latvijas vietām. Mēs jau dušīgi pastrādājām un izrādījās, ka mūsu viedokļi atšķiras, un tas ir ļoti labi. Tā tad ir par ko taisīt jaunas izrādes, koncertlekcijas, muzeja nodarbības un visu to pārējo, ko Latvijas Skolas Soma piedāvā. Mani darīja bažīgu dažas lietas, bet par to mēs tālāk dienas gaitā arī runāsim. Likās, ka ir ok pateikt, man nepatīk aktivitātes, kurās iesaista. Tu pat tā teici. Ko mēs darām ar bērnu kultūras notikumiem? Plaudējam, dipinam, darbojamies, bet varbūt kādam negribas. Jāpārdomā, jāpaskatās, kad, kur, ko un ko darīt ar to, kurš nedipina un neplaudē. Varbūt viņš ir dziļāk iekšā tajā norisē. Tad man likās interesanti, ka šī brīnišķīgā kompānija bija diezgan lielā mērā pārliecināta par to, ka pamācošās ludziņas ir tieši tas, kas mazajiem vajadzīgs. Mums patīk, ka mums māca tā klai, tā pierē. Nepatīk. Ir tas brīnišķīgais teiciens, bērni ir tādi paši cilvēki kā pieaugušie, tikai mazāki. Atceramies, kad veidojam nākošos piedāvājumus. Par to braukšanu uz Rīgu nodrāsts joks, bet no Daugavpils līdz Rīgai un no Rīgas līdz Daugavpilī ir vienāds attālums. Mēs jau varam doties arī uz dažādām Latvijas vietām. Un par to finansējumu jāizlieto godam tas, kas ir iespējams, un tad raudāsim, ka gribam vairāk.